Reiz guļot sapnī ieraudzīju kādu stāvu. Tā bija ļoti skaista sieviete, gariem matiem graciozu augumu brīnišķīgā garā tērpā. Jautāju, kas tu esi? Es esmu nāve, tā atbildēja. Vai tad tāda ir nāve? Brīnījos. Ja tikai cilvēki mani nezin, kāpēc iedomājas neglītu. Briesmīgu baidās no manis, bet tā nav taisnība. Vai tad neesi kā veca vecene ar izkapti rokās? Jautāja. Nevis pasaulē, visumā Dieva radītais ir skaists. Arī es, neglītais ir cilvēku prātos. Tu tak esi nāve, ar tevi beidzas dzīvība. Dzīvība nekad nebeidzas, tā pāriet tikai citā kvalitātē. Dzīvība ir mūžīga, miers tikai fiziskais ķermenis. Kāds dišs skolotājs nesa jums vēsti. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, tas bija domāts par visiem un ikatram. Es esmu tikai pavadoni ceļā uz mūžību. Tie, kas mani sastapuši, rēti, kuri grib atgriezties atpakaļ. Jūsu dzīve ir laicīga, tikai mirklis mūžībā. Vai es atnākus man pakaļ, un man jāaiziet? Jautāju. Nē, tavs laiks vēl nav pienācis. Nāve teica, tava bēsele vēl nav gatava aiziet. Kāpēc tad esi šeit? Vaicāju. Es atnācu parunāties ar tavu dvēseli, mēs jau daudzas reizes esam tikušās, tikai tu to neatcerīsi. Kas ir dvēsele? Tā ir Dieva elpa, daļiņa no Dieva, vienota ar visu un visiem. Tā ir viss bijušais, esošais un nākošais. Tā ir nemirstīga, tā ir pieredze, tā ir mīlestība, tā ir gaisma. Bet saka tak, par dažiem tas ir cilvēks ar tumšu dvēseli. Nē, tā atkal nav taisnība. Dvēsele vienmēr ir skaista. Kā jau iepriekš minēju, viss Dieva radītais ir skaists, arī jebkurš cilvēks. Un arī cilvēks, tāpat kā Dievs ir radītājs. Esi tak laikam lasījis vai dzirdējis, Dievs radīja cilvēku pēc sava ģīmja un līdzības. Tikai nes, kāpēc cilvēka prāts un egoisms grib radīt Dievu pēc sava ģīmja un līdzības. Tas ir viņi, kas neļauj dvēselē izpausties un rada to, ko rada. To, ko jūs saucat par tumšo, ļauno, slikto, nepareizo. Dievs neko tādu nav radījis. Labi, par ko tu vēlies ar manu dvēseli parunāt? Es ar viņu visu laiku sarunājos. Tikai tavs prāts traucē sadzirdēt mūsu sarunu. Nu varbūt, negribīgi piekritu, bet ja tu saki, ka dvēsele ir mīlestība un gaisma, kāpēc cilvēki pasaulē mokās mīlestības trūkumā? To es arī atnācu tev atgādināt, nāve noteica. Un es izdzirdu kaut kur sen dzirdētus vārdus. Ja tev liekas, ka tevi nemīl neviens, paskaties vējam sejā. Tevi mīl saule un vējš, zvaigznes un debesis. Un cilvēki, kurus tu zini un kurus nemaz neiedomājies. Tevi mīl laiks, kurā tu dzīvo, putni, kas dzied tev, koki, kurus tu redzi, ziedi, kas smaida tev, katra diena, kas atnākusi tev. Ja arvien tev šķiet, ka tevi nemīl neviens, paskaties sevī. Jo visā, ko Dievs radījis, ir Dieva elpa, arī cilvēkā, bet, kā zināms, Dievs ir mīlestība. Nu, bet kā gan lai nolieku malā to prātu un egoismu? Es jau tev teicu, nāve atrauc. Ieskaties biežāk un vairāk sevī ne virspusēji, bet pašos dziļumos,
Un tur atradīsi visas atbildes un dārgāko pērli, kas cilvēkam ir viņa dvēseli. Kad būsi to atradis sevi, atradīs to arī citos, un atrodot citos, jūs varēsiet sarunāties dvēseļu valodā, kā pat labam es sarunājos ar tavējo. Nopūtos, pamies tev nāve, ka parunājies ar mani, vai varpu badei pericītī, jēli nevaibās nonādus, arī es esmu mīlestība. Tev vai mīnu to mani, es patētāšu, la puštievāks laiks. Es lašļiebīdīšos no tevis, klusa noķits tevi. Bet centīšos manā kvēlādu mirku un mūžībā izmantot prāsaus attīstībai gaismā un mīlestībā. Tieši to arī vēlējos, mūjtovas dzirdēt.